pēc šī projekta es redzu sevī tādu plašāku skatījumu uz dzīvi un dzīvi ne tikai kā līdz tam punktam, līdz tam nāves punktam, bet ka dzīve, viņa ir tāda kā integrēta, ka viņa ietver gan bērnību, gan pieaugšanu, gan ne tikai to vecumu, kurā es esmu šobrīd, bet kad ir arī tas, šis senioru vecums un tā būšana. Senioriem, kuri dzīvo aprūpes centrā, es noteikti varu runāt tikai par savu pieredzi, šobrīd rodas sajūta, ka viņiem noteikti trūkst tāda integrācija sabiedrībā. Man radās priekšstats, ka lai gan tur notiek ļoti daudz dažādas aktivitātes, gan ikdienā, gan arī visādi pasākumi lielāki, tomēr šī te ir tāda kā nošķirta grupa, kura tiek savā veidā izolēta no sabiedrības. Sākotnēji, kad es devos uz senioru namu, man šķita, ar ko tad es eju, ko es darīšu tur un kādai man ir jābūt un kā es tur iegūšu draugus, kā es sadraudzēšos un ko es varētu darīt. Tad es nonācu pie tādas atziņas un arī sevī sajūtu to, cik ļoti šajā institūcijā mainās tāds laika jēdziens vai koncepts un ka tas ir tas, ko es ar to savu klātbūtni varu tur iedot un arī kaut kādā savā veidā iedot to sev, jo es apstājos, es esmu tur un tad es ieklausos un esmu blakus. Senioru nams ienāk arī mūsu ģimenē, mūsu dzīvoklī, mūsu dzīvesvietā un tas kļūst par tādu arī vienu no tematiem un tādā veidā es arī tā kā bērniem varu parādīt to, ka iesaistīties un domāt par citiem un darīt, ka visi to var.